Sveiki, Vasili! Kārties video kanālā Ezīšu ģimenes stāsti, un šoreiz mēs gatavojam belašus. Tu vari pateikt vārdu belaši? Belaši. Belaši. Jā, mājās gatavoti belaši. Recepte, protams, nav nekāda mūsējā. Tas ir seņera kaut kur redzētā, paša vienkāršākā. Un paša ātrākā, es teiktu. Un sanāk ļoti sulīgi čebureki. Tātad mēs ņemam 500 grami miltu. Tad mums vajag 200 grami vardoša ūdens. Tad mēs izmantojam svarus, virtuves svarus. Tā, vienmēr liekam šito virsū te. Liekam te un lejam vardošu ūdeni. Ja? Lejam vardošu ūdeni, 200 mums vajag. Nu, re, 205 sanāca. Tad mums vajag eļļu, 30 grami eļļas. Un mums vajag vienu teikaroti ar sāli. Paņemsim teikaroti. Volcano. Sāls parastākā. Nu, tas, man liekas, pēc izvēles. Kā kurš. Paņemsim bez smiltiem. Tā. Un kārtīgi mēs šito apmaisam. Tā paņemsim šito tagad ar malā, jo mums šito nevajag. Pamaisam kārtīgi. Ņemam svārusiem no malā. Ņemam svārus malā. Tā, ir jāsamaisa kārtīgi, lai eļļa samaisās ar ūdeni un sāli. Un lejam iekšā miltos. Lai aplejam miltus. Tad mūsu uzdevums ar karoti sākumā samaisīt. Samaisam kārtīgi. Ja? Tā, re. Un tagad nomazgājam rokas un sākam darbu ar rokām. Un maisam, tikmēr mēs dabūsim vienu konsistenci, es nezinu pat kā pateikt par vārdu. Tātad mīklē ir jābūt kā? Consistency. Jā, tieši tā. Tik angliski tas ir. Jā. Tātad mīcam mēs tādē, redzi? Tā. Un mīcam, tikmēr viņš nebūs vienā gabalā, jo viņš nedrīkst birkt kopā. Jā, tā ir mīkla mums šoreiz. Jā, mēs taisam mīklu. Mēs vienkāršākā mīkla. Mīkla būtu gatava. Un tagad mēs viņu liekam uz stundu atpūsties. Lai viņa atpūšās mīkla, ja? Vajag dvieliem un apsiet. Paņem dielīti, padāt. Apseksim un noliksim, lai mīkla atpūšas. Tāds ir jaunākais mums. Ezis. Jā, tev pastezis. Tā, tagad mūsu uzdevums ir uztaisīt pildījumu. Mēs taisās no maltās gaļas, puskilogramu maltās gaļas. Nu,
Tāpēc garšas man ir 5 sīpoli, sīpolu loki un kiploku daiviņas. Nu, te ir man arī 5 kiploku daiviņas. Dabū man kiploki un to spaņdekli saspiest. Tā, sāksim ar sīpoliem. Sagriežam sīpolus smalkos gabalos. Nu, re, sīpoli, kiploki un zaļumi ir sagriezti. Ķeramies mēs pie nākošās darba, kas ir īstenībā jāieliek garšvielas, pipari, sāls un augsts ūdens. Mums būs vajadzīgs, tad man ir glāze. Te. Augsts ūdens tur nav obligāti kaut kā tur gramos vai miligramos tur pēc uzskata, jo ūdens padarīs to visu masu, kas sasūksies iekšā mīklā un būs ļoti sulīga tā mīkla. Tātad, ko mēs darām tagad? Zaļumus īstenībā varat izmantot pēc garšas, pēc savas izvēles, kas jums garšo. Es lietoju sīpolu lokus. Saprotu, ka te jau daudz sīpolu, bet tas man garšo vislabāk. Tā, liekam piparus. Tas arī viss atkarīgs no jums. Kā jums garšo, vairāk, mazāk. Es tā uz sajūtām. Apmēram. Būs labi, ja? Būs labi, ja? Ir cukuru. Oi, sāli. Cukuru. I should have done this. Būs labi. Oi, papēr. Tā, un tagad to visu mums jāsamaisa no mūsu gamblokas. Un samaisa. Nu, re, masa ir gatava, gaidam mīklu un uz priekšu. Nu, re, mīkla mums ir atpūtusies, nostāvējusi apmēram stundu. Tā mūsu uzdevums ir viņu sarulē viena garā desā. Lai mēs viņu pēc tam varam sagriezt pa gabaliņiem, ja? Nu, re, ir sanākusi mums tāda gareniska desa. Un tagad mūsu uzdevums viņu sagriezt pa proporcionālās daļās. Tad noslaukam nazi un mēģinām sagriezt. Varbūt atmērīsim apmēram, lai mēs saprotam, kas mums te sanāk. No, tā re. Ja? Tad sagriežam proporcionālās daļās. Sanāca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daļas. Nu, no katras daļas mēs tagad, es lietoju tādu nazi, es viņu saspiedīšu tādā veidā un pēc tam izrūlēšu. Vienmēr tekšu. Nu, protams, lietojam rulli. Man te Ziemassvētku rullis ar zvaigznīte, bet īsti nav lielas. Mēģinām sarulēt viņus vienādā, apaļus, teiksim, visu. Un plānus.
paldies. Mans asistents. Nu, tādā veidā. Cik vien var plānāku. Vienmēr karoti vēl vajag mums. Jā, karoti, lielo karoti. Ēdam karoti. Nu, nevienmēr sanāk, ka gribās. Tā, re. Ja? Nu, es ņemu ēdam karoti un lieku tādā veidā pildījumu. Atkal kā kuram garšo. Man garšo, kad ir ļoti daudz pildījumu. Kādam varbūt gribās mazāk. Nu, ir pārlokam, saspaidam. Vienmēr sanāk kartiņu to visu izdarīt. Tad es skatoties uz šitām malām, mēs varam izliekt viņas tādā veidā. Ja kaut kas ir pāri vai kaut ko. Lai ir proporcionāli. Un ar dakšu tādā veidā mēs viņas aizvaram ciet. Un tā turpinam katru. Viens mums ir gatavs. Un liekam malā. Ķeramies pie nākošā. Nu, esam sapildījuši visus belašus ar pildījumu un esam gatavi viņus cept. Tad pīdamies. Tā, es lietoju priekš cepšanas dziļo pannu. Jums vajadzēs pieliet eļļu tā, lai apmēram visa masa būtu eļļa. Apmēram tā. Un uzkarsējam eļļu. Pirms mēs liekam cepties. Cepam līdz apzeltītai maliņai. Tā kā pelašam redzam, ka ir apzeltīta maliņa, brungana tāda, griežam otru pusi. Nu, re, esam uzsildījuši eļļu. Apmēram pārbaudam. Ar roku. Cik tā temperatūra mēs nezinām, bet apmēram ir. Ja? Ir ļoti svarīgi ievērot to, ka jums jācep viņi ne uz ļoti augstas uguns, jo savādāk jums pati maize apdegs vai ļoti ātri apcepsies, bet iekšējā daļa nebūs gatava. Un arī necepam uz pašas zemākās uguns, jo savādāk tas aizņem ilgi apcepties maizei, un viņš sasūta daudz enerģijas sevi iekšā. Tad, te teiksim tā, jāuzķer tas moments, kad tā pareizā uguns ir. Es apmēram zinu uz savas plīts. Kādu uguni man vajag, un tad tā aiziet. Es lieku rokām iekšā. Un cepam līdz maize paliek brūda. Nu, re, mēs esam nonākuši finiša taisnē. Belaši ir sacepti.
Ļoti garšīgi, kraušīgi un brungani. Es jums tūlīt pat to visu parādīšu. Tagad, kā jūs redzat, kur mums viss ir saceps. Mums sanāca 12 belaši kopā. Un mums palika pāri pildījums, lai tas neaiziet uz zudumā. Es pieliku klāt 1 olu, miltus. Sataisīju tādu mīklu, lai turās kopā. Un, protams, arī apcepu tajā pašā eļļā, kur es cepu belašus. Un viņas var sagriezt pa pusēm, lietot maizītēm vai kaut kam. Tā kā mēs rītdien braucam kārtējā pastaigā, mums tas ļoti stipri noderēs, lai uzstiprināties, saņem spēkus un iet kalnos staigāt. Mans ieteikums ir neēst uzreiz belašus, atstāt viņus pastāvēt, jo tikko ceptiem belašiem maliņas ir kraukšķīgas. Jo, ja viņas pastāv, viņās paliek mīkstākas un protams, viņas ir garšīgākas arī. Tad var uzcildīt, bet viņa nezaudē to, viņa nepaliek vairs kraukšīga, jo pagaidām viņas ir ļoti kraukšķīgas. Kā kuram garšo īstenībā. Paldies, ka skatījāties. Visiem veiksmi. Ja jums patika mūsu video, liekam pirksta gaisā, parakstāmies. Ja nepatika, arī liekam. Un liels paldies jums. Visu labu!